Parasti cilvēki grib zināt, kur aizbraukt paēst. Šodien mēs noskaidrosim tieši pretējo, kur nevajadzētu braukt ēst. Es upurējos jūsu dēļ. Pirmais restorāns, kuru apmeklēšu, ir restorāns, kuram man šķiet ir viszemākās atsauksmes Latvijā, un tas ir Kebabs Fiks tirdzniecības centrā Sāga. Par mazo kebaba komplektu un plati samaksāju 14 eiro. Ar apkalpošanu nebija problēmas, bija gan paldies, gan lūdzu, gan jauku dienu. Protams, pats svarīgākais ir, vai ēdiens atbilst cenām, un vai atsauksmes Googlē ir pamatotas. Kamēr es degustēju, šeit ir citāts no profesora Perseptigona. Es devos uz šo ēstuvi ar vēlmi labi paēst, bet devos prom ar vilšanās sajūtu. Konkrētā maltīte sevi centās prezentēt kā grandiozu pieredzi, bet nolikās uz ģīmja ar tādu blīkšķi, tikpat eleganti kā svina balons. Taču man ir savs viedoklis. Gaļa. Par gaļu man nav pretenzijas. Īstenībā mazāk tāda sajūta, ka gyros, vairāk tāda sajūta kā kotlete. Nav nemaz tik slikti. Jā, nav tas labākais kebabs, nav tas garšīgākais. Reitings no 5 zvaigznēm es liktu kādu 3,5, nezinu, vai gluži 2,7. Fiks plate ļauj man izgaršot visas sastāvdaļas atsevišķi, un man ir jāsaka, ka ja es būtu ēdis tikai to kebabu, tad mans vērtējums paliktu pozitīvs. Bet dārzeņi ir absolūti izkaltuši un pretīgi, un mērcei bija jābūt ķiploku, bet drīzāk bija krējums ar sāli un tie frī. Vai. Jūs zināt tās bobatējas, tās, kuras iekšā ir tās sprākstošās pērles. Un šis ir kaut kas ļoti līdzīgs, tikai tu nevis saņem kaut kādu garšīgu sirpu, bet pilnu muti ar eļļu. Respektīvi, bija diezgan garlaicīga maltīte, un viss, kas man prasās no kebaba, vienīgais, kas šeit ir garšīga gyros gaļa. Viss pārējais pilnīgi atkrīt.